Nelaidies vaļā tikai, ja? Mani sauc Renāte, man ir 28 gadi. Strādāju šobrīd skaistumkopšanā, bet paralēli arī mācos augstskolā par grāmatvedi. Esmu precējusies, mums ir viens bērniņš ģimenē. Kopā mēs esam 8 gadus. Vispār esmu no Bauskas. Vīru iepazinu, kad dzīvoju Rīgā, un tad viņš manī sāka vadāt uz Salacgrīvu. Tā teikt, gribēja pārdot man Salacgrīvu, lai te dzīvotu. Teicu, nē, viss, mēs dzīvosim te. Tā dzīve Rīgā beidzās. Superīgi, labs lēmums, nekad neesmu nožēlojis. Viss ir izbraucams, savienojams. Mums ir mazs dārziņš, kurā mēs arī ļoti daudz vasarā pavadam laiku, un, protams, jūra un mežs. Vienmēr man likās tik forši būtu dzīvot pie jūras. Un beigās es arī dzīvoju pie jūras. Mums ir ļoti forši, jo mums skola sanāk pa taisno. Tāciņa aiziet taisno skolu, ir bērndārs un skola. Cik tā es esmu novērojis no vietējiem, vienmēr cilvēki grib atgriezties Salacgrīvā. Jaunība kaut kur aizbrauc, pamācās, pastrādā ārzemēs, bet visi jaunieši, arī manam vīram draugi, viņi grib atgriezties atpakaļ Salacgrīvā, negrib dzīvot kaut kur citur. Vīram te ir ļoti daudz radinieki, ģimenes tā kopiena tāda. Rīgā tad parasti tur tā, visi paši par sevi. Citreiz jau pat nezinu, kas kaimiņš ir Rīgā. Te jau visi viens otru zina, ko vajag pieskatīt vairāk kādu. Mīlīgi ļoti. Cilvēki arī liekas tādi laipnāki nekā Rīgā. Tad, kad mēs sākām dzīvot Salacgrīvā, mēs sākumā īrējām dzīvokli 2 gadus. Tā doma jau visu laiku bija, kad vajadzētu jau pašiem savu dzīvokli. Lielākā dzīvokļa Salacgrīvā un jaunākā. Mums vispār dzīvokļu mājas nav. Cik ir, tik ir. Pieprasījums ir ļoti liels Salacgrīvā pēc dzīvokļiem. Īpašumi īsti netiek nemaz līdz tādai publiskai izlikšanai un izķer. Parādījās šis dzīvoklis pārdošanā. Bija uzreiz, jā, šito mēs ņemsim un šitas būs mūsējais. Es tikko biju atnākusi uz Salacgrīvu, man nebija tāds konkrēts darbs. Ko mēs sākām domāt, kā mēs to vispār varam dabūt gatavu, jo tā tomēr ir summa. Iestājās tāds ļoti liels apjukums, ka tu nesaproti, ar ko vispār sākt. Jo tajā brīdī tu jau sāc domāt vienu, un tu jau domā nākamos, kā mēs to, kā mēs šito, un visu pēc tam, bet īstenībā jau jādomā ir tikai par to pirmo solīti, ka tu pazvani bankai un vienkārši pasaki, labdien, mums ir dzīvoklis, mēs gribam nopirkt, un kā mēs vispār to varam izdarīt. Mums tieši teica, jūs jau jauni, jums jau iedos, tāpēc, ka jūs esat potenciāli cilvēki ar izaugsmi. Vairāk šaubas bija par to konkrēto summu, un vai tiešām tādā mazpilsētā iedos, jo šķiet, kā, te jau taču nekas nenotiek, ka tie ir lauki, un nevienam taču te nekas neinteresē. Lai gan puse no visiem hipotekārā kredīta līgumiem tiek parakstīti Rīgā, aptuveni katrs 3. aizdevuma līgums patiesībā tiek parakstīts reģionos. Lielpilsētās, reģionu centros un tādā piejūras teritorijā finansēšanas nosacījumi patiesībā neatšķirās no tādiem, kādus mēs varam piedāvāt Rīgā. Mazpilsētas un lauku apvidi tur ļoti svarīgs būs īpašuma tehniskais stāvoklis. Ja īpašums ir labā tehniskā stāvoklī, principā nav tādas vietas Latvijā, kur Komercbankas kategoriski neizskata finansējumu. Mums tiešām ļoti palīdzēja, mums piedāvāja variantus, kā lai mēs to procesu padarām ātrāku, patīkamāku mums kā klientam, un tiešām tā sajūta, ka bankai rūp tas, lai tiešām cilvēki dabūtu savu māju, par ko viņi ir sapņojuši. Mēs dzīvojām tieši tepat blakus durvis. Un mums tas ļoti viegli un veiksmīgi ātri viss notika, un visa pārvākšanās bija 3 trepīšu jautājums. Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mēs dabūjām šo dzīvokli, ko mēs tagad saucam par savām mājām. Tu ieguldi savā īpašumā, tu ieguldi sevī, savās mājās, tu zini, ka tas paliks tev, taviem bērniem.